Sveicināti 3. no 4 video. Iepriekšējās reizēs mēs runājām par preflopu, mēs runājām par blefu, šodien parunāsim par flopu. Tātad par divām lietām, par sīvetošanu, uz kādiem flopiem tad mēs sīvetojam vairāk, uz kādiem mazāk, un parunāsim par tādām lietām kā roku stiprums. Kuras rokas, kā mēs varam uzskatīt pēc flopa kā stipras, kuras mēs varam uzskatīt kā vidējas, kuras kā vājas, un kā tad mēs izspēlējam šīs rokas. Vispirms runāsim par sībetu. Par sībetiem mēs šoreiz runāsim tādā skatījumā kā blefu. Proti šie flopi, uz kuriem mēs varam biežāk sībet blefot, un uz kādiem flopiem mēs varam sagaidīt vairāk foldus no saviem kolēģiem spēlētājiem, sauksim viņus tā. Vispirms mums jāpadomā, ar kādām rokām spēlētājiem patīk kolot pirms flopa. Spēlētājiem patīk pirmkārt pāri, jo viņi grib saķert setus, spēlētājiem patīk konektētas kārtas, jeb konektori, un spēlētājiem patīk kārtas, kas var saķert flashu. Ko tas nozīmē? Mums ir jāuzmanās no flopiem, kuros ir iespējami daudz drovi, kuros ir iespējami dažādi straight drovi, flash drovi un tādas lietas. Un flopus, kur ir labi, tad tie būs flopi, kuros spēlētājiem nevar būt nekāda drovi galvenokārt. Un šos flopus mēs sauksim par sausiem flopiem, jeb angliski, kas ir dry flop. Tātad piemērs ir tūzis 7-2 rainbow. Tad rainbow nozīmē, ka nav flash drovs, ja? Vai kungs 8-3 rainbow, vai, pieņemsim, trešais piemērs ir kungs un divas kārtas pārī, kungs 2-2 rainbow, vai jebkurš flops, kur ir divas vienādas kārtas uz flopa. Tas vienkārši padara retāk iespējami to, ka pretinieks trāpīs šajā flopā. Pieņemsim, iedomājieties uz tūzes 7-2, ja? Jums nevar būt neviens drovs uz šī flopa. Jums var būt 4-5 vai kaut kas tāds, kaut kādam inside straight drovam, ja? Sībetojot, šāda veida flopi, šie sausie flopi, ir uzskatāmi par ļoti labu flopu, kurā ir viena augsta kārts, pieņemsim tūzes vai kungs vai dāma. Kāpēc ir svarīgi, lai tur ir tūzes, kungs vai dāma vai kaut kas tāds, jo pretiniekam vienmēr patīk domāt, ka jums ir tūzes kungs. Un tad uz šī flopa ar tādām kārtīm, jo jūs, protams, reizot daudzus dūžus pirms flopa, un līdz ar to jūs trāpat šajos flopos, jūs reizojat kārtas, kas ir lielas, dažādi tūži, dažādi kungi, dažādas dāmas, un jūs vienkārši trāpat top pārī bieži šādos flopos, tāpēc, ja jūs netrāpat, jūs varat taisīt sībetu, bet pretinieks domās, ka jūs esat trāpījis tur top pārī vai kaut kā tā, ja? Un pretinieks nebūs trāpījis nekur. Līdz ar to jūs uz šādiem flopiem sagaidīsiet ļoti daudz foldus. Tātad uz šādiem flopiem sībetojam daudz, kā blefu. No kādiem flopiem vajadzētu izvairīties? Vajadzētu izvairīties no flopiem ar pēc iespējas vairāk droviem. Tātad slikti flopi, jeb mēs viņus varam saukt par slapjiem flopiem, jeb wet flop, wet board. Tie ir flopi, kuros ir iespējami daudz drovi. Pieņemsim, mēs varam apstīties, ir kalps 10-7 ar flash drovu. S nozīmē, ka ir flash drovs flopa. Viņam var būt open-ended straight drovi vai inside straight drovi. Viņam var būt tūzes dāma un viņam ir inside straight drovs. Pretiniekam var būt ļoti daudz drovu uz šādu flopu. Pieņemsim, otrais piemērs, visbaisākais, tas ir zemes flops ar viens no baisākajiem, tātad 3 kārtas pēc kārtas. Pretiniekam uz šādu flopu var būt flash drovs, tas ir vājākais, kas viņam var būt. Burtiski viņam var būt pāris plus drovs, plus open-ended straight drovs, pieņemsim ar 8-7. Viņam var būt 2 pāri, viņam var būt 7 uz šāda flopa. Vajadzētu tiešām izvairīties no šādu flopu sībetošanas. Ir tie interesantie flopi, kurus ir grūtāk pamanīt, ja? Tad trešajā piemērā jūs redzat kalps 8-5 ar flash drovu. It kā liekas, ka tas tāds nevainīgs flops un ka nekā jau viņam tur nav, bet ja mēs padomājam, no visām kārtīm, ko pretinieks var piekolot pirms flopa, viņš ar ļoti, ļoti daudzām kārtīm trāp šajā flopā. Burtiski, jebkurš konektors, kas vien viņam var būt, pilnīgi jebkurš suited konektors, trāp šajā flopā vai nu ar pāri, vai nu ar drovu. Un tad pēdējais piemērs, vienkārši arī 8-7-4, ja, kur arī var būt daudz drovu, straight drovu, flash drovu un tā tālāk, vai pāri. Tā kā vienkārši šie ir tie slapjie flopi, kuros pretinieki bieži trāpīs ar savām konektētajām kārtīm, ar visiem saviem konektoriem un tādām kārtīm. Tā kā labos flopos liekam vairāk sībetus kā blefus, sliktos flopos liekam mazāk sībetus kā blefus, tikai tāpēc, ka labos flopos pretinieks retāk trāpa, sliktos flopos viņš biežāk trāpa. Ok, ķeramies pie kombinācijas stipruma, tad parunāsim par to iedalījumu, kas tad ir stipras kombinācijas, kas ir vidēji stipras un kas ir tāds vājāks kombinācijas, ko mums varētu izvairīties spēlēt. Ja? Stiprās kombinācijas, ļoti vienkārši 2 pāri un stiprākas. Ja jums ir 2 pāri vai stiprāka kombinācija, jums jābūt vienai domai prātā ir. Kā man ātrāk dabūt visu stēku iekšā potā, ja kā man dabūt all-in pēc iespējas ātrāk un liekam liels likmes, betojam.
Šajā vietā, kad man pie stiprajām kombinācijām ir viena piebilde, proti tie ir divi vājākie pāri. Pieņemsim kāps 10 uz tūzes kāps 10. Ar diviem vājākiem pāriem bieži tā problēma, ka ja pasīvs pretinieks izrāda kaut kādu agresiju, tad visticamāk viņš var vinnēt top pāri ar top kikeri. Pieņemsim uz šī flota, tas būtu tūzes kungs, tad visticamāk viņš var vinnēt top pāri, top kikeri. Un tad man ir tāds jautājums, ja pretinieks var vinnēt tūzes kungs uz šī flopa, tad ar kuru no rokām, ar kuru viņš var vinnēt tūzes kungs, viņš nevar vinnēt kalps 10. Pareizi atbildi, viņš vinnē ar visām. Ja viņš var vinnēt tūzes kungs, tad viņš var vinnēt arī vājākos divus pārus. Tāpēc es vienkārši vēlējos tādu nelielu piebildi, ka ir jāspēlē mazliet uzmanīgāk ar apakšējiem diviem pāriem, jo, ja pasīvs spēlētājs kļūst agresīvs, viņš bieži vien var vinnēt top pāri, top kikeri, līdz ar to arī apakšējos divus pārus. Ok, ejam tālāk. Vidējas kombinācijas. Top pāris labs kikeris. Par labu kikeri mēs uzskatīsim kalpus, ja. Piemēram, dāma kalps uz dāma 8-4. Jums ir top pāris, jums ar labu kikeri. Vai tikpat labi tas var būt tūzes kungs uz kungs 10-8, ja? Ejam tālāk, vājās kombinācijas būs tādas kā otrais pāris ar top kikeri. Pieņemsim, ja mēs pastamies šo iepriekšējo piemēru, kur mums bija tūzes kungs uz kungs 10-8, tad pieņemsim tūzes 10, mums šeit būtu otrais pāris ar top kikeri. Vēl viens tas piemērs vājā kombinācija ir top pāris ar vāju kikeri, pieņemsim tūzes 2 uz šī paša flopa. Un pie vājām kombinācijām mēs arī skaitam visas šīs vājākās rokas. Kāpēc mēs dalām tos stiprumos? Tikai tāpēc, lai mēs zinātu, kāds ir mūsu mērķis ar šīm rokām. Ar stiprām kombinācijām mums ir viens mērķis ar stiprām kombinācijām. Dabūt visu, kas mums ir ātrāk olinā, ja? Tad liekam lielas likmes, daram visu vajadzīgo tikai tāpēc, lai mēs pēc iespējas vairāk dabūtu naudas potā. Ar vidējām kombinācijām ir mazliet slidināk. Mēs vēl ar vienu cenšamies dabūt naudu potā, bet mēs vienkārši necenšamies dabūt to līnā. Mēs varbūt uzliksim flopu, uzliksim turnu, bet river pieņemsim mēs nočekosim, jo vienkārši savādāk mēs izspēlēsim pārāk lielu potu ar tādu vidēju stiprumu roku, un tas gluži nav tas, ko mēs vēlamies darīt, kamēr mēs mācamies spēlēt pokeru. Mēs vēlamies ar stiprām kombinācijām, mēs vēlamies liels pots, ar vidējām kombinācijām vidējs pots, un ar vājām kombinācijām vājas pots. Tātad ar tādām rokām kā otrais pāris top kikers vai top pāris ar vāju kikeri, mēs vienkārši uzliekam likmi uz flopa, un īpaši necenšamies dabūt to potu lielāku uz turnu un riveru. Ar vājākām rokām, tad jau mēs skatāmies, kur tad mēs sībetojam, kur tad ne, varbūt mēs tur uzliekam vienu sībetu uz flopu un viss. Tas ir tas svarīgais, kas ir jāsaprot par kombināciju stiprumu. Cik tad lielu potu jūs vēlaties spēlēt ar kādu stiprumu kombinācijām? Tad ir tāds jautājums, piemēram, jūs taisat sībetu ar top pāri, top kikeri, un pretinieks jūs reizo. Lielais jautājums, man reizoja, ko nu? Un tas īstenībā diezgan vienkārši. Kā jau es teicu, atsevišķi mēs darbojamies stiprām kombinācijām, ja? Un atsevišķi mēs darbojamies ar vājām un vidējām kombinācijām. Ar stiprām kombinācijām mēs liekam sībetu, pretinieks mūsu reizo, mēs pārliekam pretinieku un cenšamies dabūt olinā. Viss. Ar vājām un vidējām kombinācijām mēs foldojam. Pat ja šī vidējā kombinācija ir top pāris, top kikers, mēs foldojam. Kāpēc? Tāpēc, ka zemās likmēs pretinieki ir pasīvi 80 līdz 90% no gadījuma, kad viņi izdara reizu, uz flopa, viņi var vinnēt jūsu top pāri, top kikeri. Un jūsu top pāris, top kikers vienkārši zaudēs. Ja? Ja jūs man neticat, jūs varat nefoldot, un tad, pēc kāda laiciņa pastīties, kāda jums veicās šajās situācijās, un visticamāk, tad jūs sāksiet foldot. Jo, lai arī cik stipra roka liktos tur top pāris, top kikers vai tur dūži, ja? Lai arī cik stipra šī roka liktos, tas ir viens pāris. Viena no svarīgākajām lietām, kas tiešām ir jāsaprot, tad ļoti svarīga lieta. Viens pāris ir viens pāris, pat ja tie ir dūži, un tā ir vidēja kombinācija. Mēs vienkārši liekam sībetu, pretreiz foldojam, diezgan vienkārši. Parunājam par to, kā mēs spēlējam flopu, parunājam par to, par labiem, sliktiem flopiem sībetiem, un parunājam par to, kā tad mēs spēlējam dažādas stiprumu rokas, kāda mūsu mērķi ir dažādas stiprumu rokām, un kā tad mēs spēlējam pret reizēm. Paldies par uzmanību, tiekamies nākamajā video.